Baltika Agro saules servisu centrs dzīvnieku barība ražo 30 gadus. Šis ir stāsts, par ko mēs varam lepoties. Vēsturiski skatoties, 80. gadā šeit bija kolhoz laika labības kombināts, kas sāka šo tradīciju. Pēc kādiem 15 gadiem pārņēma saules labību, tad atnāca Baltika Agro, un tagad mēs šeit esam, un šis ir ļoti labi. Ir 20 gadu cikls noslēdzies, mēs esam veikuši un apguvuši Eiropas naudu. Tātad veikuši lielas investīcijas un veikuši modernizāciju. Kāpēc vispār to darīt? Lai uzlabotu barības kvalitāti, divreiz palielinātu barības saražoto apjomu, lai būtu vieglāk strādāt, viss mums ir automātiski, labāka barības kvalitāte, labāks kopējais stāsts, esam tuvāk klientam, varam izdarīt daudz vairāk, un tas ir mūsu mērķis. Kas tālāk? Tālāk dodamies uz priekšu, ir jauni plāni, iet tirgu ar jauniem produktiem, ar jaunu stāstu par Baltika Agro. Pie šī sasniegtā mēs neapstājamies. Galvenais uzsvars ir Baltika Agro darbinieki. Pamatā ir tātad komanda. Bez komandas nekā. Numur 1. Tātad tie ir mūsu šoferi, kas dodās uz saimniecībām, kas ir uzņēmuma seja. Tie aiznes mūsu stāstu tālāk. Numur 2. Tie ir mūsu ražotāji, kas šo stāstu pilnveido par barību, kas ieplūst mašīnās, ko aizved tālāk tātad šie šoferi. Un stāsts numur 3. Tātad ir pārējie darbinieki, kas ir iesaistīti šajā kopējā procesā. Un kāpēc, lai tas kopā būtu veiksmīgi un labi, mēs esam tendēti uz Latvijas produktiem. Lielākā daļa, ko izmantojam dzīvnieku barības ražošanā, ir iepirkti Latvijā. To, ko Latvijā neražo, protams, skatāmies uz Eiropu, bet pēc striktiem noteikumiem un striktām prasībām, kas tātad atbalsojas šo iepirkto produktu kvalitātē un noteiktā izcelsmē, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Tādā veidā mēs kontrolējam kopējo sistēmu un skatāmies tālāk. Tuvāk klientam, tuvāk dabai, tuvāk paši sev. Viens no virzieniem saules servisu centrā, kur mēs esam fokusējušies no 2016. gada, ir automātiskās sistēmas slaukšanas iekārtām. Vienkāršā valodā runājot, tās ir robotizētās saimniecības, kur slaukšana notiek robotos. Pirmā barības ražošana notika 2016. gadā. Tātad arī barības piegāde notika 2016. gadā. Līdz šim brīdim saimniecības skaits ir ļoti pieaudzis. Gribētu teikt, ka mēs esam kļuvuši par tirgus līderiem. Mēs ejam uz mērķi kļūt arvien lielāki, stabilāki. Kāpēc mums tas ir izdevies? Numur 1. Tātad mūsu pārdevēju pašaizliedzīgais darbs dodoties uz saimniecībām, apmeklējot un tātad skatoties kopējo situāciju fermā, sataisot šim saimniekam atbilstošu, šī saimnieka ganāmpulkam atbilstošu recepti, tālāk nododot viņu ražošanai un saražojot. Laikā piegādājot, vienmēr tad, kad ir vajadzīgs šim saimniekam. Tātad, ko tas nozīmē? Mēs esam atvērti saimnieka vajadzībām, saimnieka nepieciešamībai, un tātad tieši tik, cik mums ir šo saimniecību, tik mums arī ir šo recepšu. Mēs esam klientam. Mēs priecājamies par katru klienta sasniegumu. Ja saimniekam fermā ir piena pieaugums vai kādi citi labi rezultāti, tas ir mūsu kopīgs rezultāts, un tas ir kopīgs stāsts, un kopā mēs šo nosvinām, un mēs esam priecīgi un
Tamdēļ ir vērts turpināt un darboties uz priekšu. Un mēs ejam, un mums ir mērķi, un mēs zinām, ka mums kopā izdosies.